Sveiki visiem! Nebija veselu gadu taisījis nekādu video. Laika nebija, motivācijas arī nebija nekādas taisīt. Visu iepriekšējo gadu nodarbojos ar imigrācijas procesu. Un gada beigās beidzot dabūju arī patstāvīgu uzturēšanās atļauju. Visi papīri tagad ir nokārtoti. Var mierīgi dzīvot tālāk Kanādā. Pašlaik braucu uz Dienvidu Karolīnu, pilsētu Leksingtona. Jāaiziet ir krava līdz 21. datumam. Cerams, nebūs nekādi pārsteigumi, ka viss būs kārtībā un nogādāšu kravu laicīgi. Laik braucu viens pats. Pārnieks aizbraucis atvaļinājumā, ir uz Meksiku atpūsties. Iespējams jau arī, kad pēc šī reisa jau braukšu tikai viens pats. Tagad gaidu, kad iedos mašīnu jaunu, lai varētu braukt viens pats. Un gaidu jaunu līgumu. Ar šo mašīnu jau esmu nobraucis 630,000 kilometrus. Tas ir pa nepilnu pusotru gadu, varbūt pat nedaudz mazāk kā pusotrs gads. Nekādas īpašās problēmas nav bijušas. Mašīnai motors darbojas kā šveices pulkseņi. Pašlaik braucies pa Monktonu, pilsētu, kurā es dzīvoju, tikko izbraucu no termināla. Vakardien uzkrāvos. 4 stundas gaidīju, kamēr uzkraus, krava nebija gatava. Priekšā ir aptuveni 2800 km līdz izkraušanās vietai. Tālāk, kas būs, uz kurieni braukšu, vēl nezinu pēc izkraušanās. Varbūt tajā pašā rūpnīcā arī uzkraušos. Pagājušajā gadā braucām ar pārnieku, var teikt, bez atpūtām. Pēc 24 stundām uzreiz reisā. Kaut gan Kanādā un Amerikā vajag 36 stundas taisīt pauzi, lai atjaunotos darba laiks. 12 no tām 12 stundu pauze bija smagajā mašīnā. Tas nozīmē, ka mājās vajadzēja tikai pavadīt 24 stundas, lai brauktu tālāk reisā. Šogad bišķi mierīgāk sākam braukt. Vairs netrakojām tā, bišķi pamainījušies plāni ir. Gan pārniekam, gan man. Tādēļ tā ekipāža tiks izjaukta. Pārnieks brauks tikai pa vietu, un es braukšu pa saucamo 3 stūri. Atlantijas provinces, Ņujorka, Ņūdžersija, Pensilvānija, Toronto, atpakaļ uz Atlantijas provincēm. Skatīšos, kas iznāks, alga būs nedaudz mazāka. Bet plus tāds, ka vismaz tu guli mašīnā, ka tā nebrauc, ka tā stāv. Jo ekipāžā visu laiku tu guli, kad mašīna brauc. Šodien mēģināšu aizbraukt līdz New Hampshiras štatam. Un tur metīšos gulēt, jo tālāk nav vērts braukt. Nav nekādi parkingi, maziņas mežinieces. Un tur jau 8-9 vakarā atrast vietu būs nereāli. Neizstrādāšu visu darba laiku. Paliks kaut kādas pusotra stunda, 2 neizstrādātā laika. Bet neko, pēc visiem aprēķiniem būšu laicīgi rūpnīcā.
lielākajai upei Ņūbransvikā, saucās St. John. Ļoti laba upe priekš makšķerēšanas. Šeit pirmo reizi savā dzīvē noķēru zuti. Nezinu, cik garams ir šai upei, aptuveni 500 km varētu būt pa visu Ņūbransviku, varbūt pat 600. Sākās mēneša štatā, bet ietek šeit Pandī līcī. Upē arī atrodas stores, var ķert cik gribi daudz, nav nekāds ierobežojums skaita ziņā, bet ir ierobežojums izmēra ziņā. Ne mazākas par 1,5 metru. Vai 1,30 m vai 1,5 metrs. Tālumā var redzēt St. Johns upi. Mēs kādus 100 km braucam paralēli visu laiku šai upei. Ņūbransvikas geomorfoloģiju, jeb ainavu veido Apaleču kalnu grēda, kura sākas Amerikā, Tennessee un Džordžijas štatā un turpinās līdz pat Kanādas provincei Newfoundland un Labradora. Kopējais garums aptuveni 4000 km. Kalni ir veci, tie nav jauni. Pārsvarā sastāv no granīta, vismaz Ņūbransvikā. Augstums šeit ir aptuveni 500 metri virs jūras līmeņa, varbūt vietām ir kaut kur 600, 700, bet ne augstāki. Tuvāk Tennessee štatam, tur jau kalnu virsotnes sasniedz gandrīz kilometru augstumu. Līdz robežai palikušie aptuveni 40 km, pirms robežas iebraukšu uzpildīšos. Vajag saliet pilnas bākas. Nākamā uzpildes stacija būs pēc 700 km. Bākas man ir 2 pa 100 galoniem, katra 385 litri aptuveni. Kopā tas ir 770 litri. Vidējais patēriņš mašīnai ir aptuveni 33 litri. Ierobežojumu uz degvielas patēriņa mums nav. Neviens nemaksā par pārtēriņu. Nav kā kreisā. Kā tikko būs pārtēriņš, tā maksās par katru iztērēto litru lieko. Šeit ar tādu murgu neslimo cilvēki. Ja ekonomiski brauksim, tad par iekonomēto degvielu tev būs arī bonus. Tuvojos robežai, palika vairs 2 km līdz ASV Kanādas robežai. Vajadzēs apstāties, izslēgt refu ārā, lai neskan, kamēr iešu pāri robežai, lai netraucē robežsargam. Liekas skaņas. Ceru, kā ātri pārbraukt pāri robežai. Veiksmīgi pārbraukt pāri robežai. Nekādus īpašus jautājumus neprasīja. Paprasīja narkotikas, alkohols ir mašīnā vai nav. Dzimšanas datumu. Paprasīja, lai pārliecinātos, ka ar zaktu pasi nebrauc iekšā. Pirmo reizi, kad braucu šeit uz Ameriku caur robežu punktu, tad tas viss prasīja kaut kādas 10 minūtes, 101 jautājumu. Tā bija apmēram 1. gadu. 101 jautājums. Kur strādāja, par ko strādāja, kur dzīvoja. Visi tādi jautājumi. Cik ilgi strādā šajā kompānijā. Pēc gada jau uzreiz
palika mierīgāki, neprasīja vairs tādas jautājumus. Tagad jau gandrīz 2 gadi, kā braucu pāri vienai tai pašai robežai. Jau tik tādi ikdienišie jautājumi, ko viņam ir jāuzdot un viss. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you walk is ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear sky. Tā, var teikt, ka esmu atbraucis līdz parkingam. Paliks kaut kāds kilometrs. Skatīsimies, būs vieta, nebūs vieta. Šis tāds diezgan paliels parkings ir salīdzinoši liels. Iepriekšējie parkingi, kas bija pirms šī, bija pilni. Virzienā uz Bostonu, bet virzienā uz Kanādu visi tukši ir. Kā skatīšos, ja kaut kas vajadzēs griezties riņķī un braukt virzienā uz Kanādu. Atbraucu līdz tai vietai, kur gribēju atbraukt. Tālāk nebraukšu. Tur tik mežinieces palikušas nelielas. Tur vietu tiešām neatradīšu.